Iespējams, tieši Matijs Būrdis ir tas cilvēks, kura dēļ galda tenis Latvijā sāk kļūt aizvien populārāks. Arī šajās brīvdienās Rīgas doma rīko kārtējo starptautisko galda tenisa turnīru. Un šajā gadā īpaši kupli būs pārstāvēti ārvalstu viesi. Tieši tāpēc mēs šodien esam ieradušies 37. vidusskolā, kur, kā redzams, notiek aktīvi treniņi, un mēs parunāsimies ar sacensību galveno tiesnesi Egilu Puriņu, kurš iepazīstinās sīkāk ar turnīru gaitu. Šis turnīrs ir ļoti sen sācies principā, un vienīgais šogad pirmo reizi viņš notiks tik lielā zālē un ir ievērojami finansiālo atbalstu iedevusi Rīgas doma, un tāpēc arī piekritu, būt pa galveno tiesnesi. Es kaut kādus gadus 10 vai 15 esmu arī piedalījies tiesāšanā, bet viņš parasti notika tur, kur Kartūzo kunga zāli, tas ir Universitātes ķīmijas fakultāte. Ja tik daudz gadus esat bijis klāt šīm sacensībām, varbūt varat padalīties arī iespaidos, kāda atmosfēra parasti valda, ar kādiem dalībniekiem jārēķinās? Tā tad atmosfēra ir patīkama. Daudzi labprāt brauc pie Kartūzo kunga ciemos. Šis nav faktiski tāds pavisam atklāts turnīrs, ka jebkurš var pieteikties. Tātad tas ir ielūguma turnīrs, kam viņš aizsūta ielūgums, tie arī piesakās un pēc tam spēlē. Ir zināms, ka būs arī vairāk ārvalstu viesi. Varbūt varat pakomentēt sīkāk par šo. Tradicionāli viņam brauc no ļoti tālās Uzbekijas. Jā, šogad būs, ja nemaldos, 11 spēlētāji no Uzbekijas. Un kas ir šogad pirmo reizi, manuprāt, ir Norvēģija pirmo reizi ar 7 spēlētājiem. Tas gan šoreiz tāpēc, kad ielūgums ir aizsūtīts uz to klubu, kur treneris ir Matīs Burģa brālis, vecākais Reinis Burģis. Arī mūsu kaimiņi lietuvieši igauņi būs. Pagaidām vēl šodien gan ir pieteikuma pēdējā diena. Bet pieteikumam saņemt līdz vakaram droši vien vēl mūsu kaimiņi vēl diezgan pieteiksies. Tad arī bez šaubām Baltkrievija, gan pašlaik ir tikai divi klubi pieteikušies, un tradicionāli no Krievijas, no Sanktpēterburgas, jo Kartūzo kunga sieva ir no turienes, no Sanktpēterburgas. Kāds ir jūsu prognozes, kuri varētu būt šī turnīra favorīti? Parasti Uzbeki diezgan stipri, viss atkarīgs no tā, kāda lietuvieši un kāda igauņi atbrauks, un kas atbrauks no Sanktpēterburgas. Pašlaik no tiem pieteikumiem īsti vēl nevar redzēt. Es neesmu vēl pārbaudījis pasaules jaunatnes reitingā, kuri ir iekšā, kuri nav, bet tas viss vēl priekšā. Cik daudz dalībnieki ir paredzēti šī gada turnīrā un kādās grupās tie tiks vienlīti? 94, 95, 96, tad ir 97, 98, 99 un 2000 un jaunāk. Un katrs dalībnieks principā drīkst startēt ne vairāk kā 2 grupās, tātad savā un viena grupa vecāk uz doto brīdi. Tātad, ja nemaldos, es esmu saņēmis 129 sportistu pieteikums, kaut kur pāri pa 80 zēni un tātad atlikušās meitenes nedaudz mazāk. Turnīrs norisināsies Rīgas sporta manēžā, kur skatītāji var sīkāk iepazīties ar laika grafiku spēlēm. Laika grafiks ir uz afišām. Es šodien atdabūju pirmo afišu. Es ceru, ka šīs afišas visur tiks izliktas tur, kur ar galda tenisu nodarbojās. Tātad pavisam vienkārši piekdien spēlē jaunākā grupa, vienos zēni un pēc atklāšanas parādas meitenes. Sestdien spēlē vidējā grupa un svētdien vecākā grupa zēnu un meitenes. Tie jau var jaunieši un jaunietes, jāsaka. Un vēl nobeigumā neliels jūs komentārs par galda tenisa kultūras attīstību Rīgā kopumā. Kādas ir iespējas bērniem jauniešiem trenēties, cik liels ir atbalsts no pašvaldības? Trenēties var kādās 6-7 vietās. Par to tātad var uzzināt Latvijas galda tenisa federācijas mājaslapā www.lgtf.lv.
Teiksim, mēs dotā brīdī atrodamies vienā no tādām vietām, kur var trenēties. Tas ir 37. vidusskola. Un iespēja robežās tātad tiek atbalstīts. Tātad šeit skola apmaksā zāli, teiksim, citur atkal attiecīgi universitāte vai kas. Tātad iespēja robežās, es nezinu, vai Rīgas doma patiešo kaut kur, es domāju, ka nē, bet šī gadījumā šī te turnīra organizēšanā viņi diezgan lielas līdzekļus ieguldīs.